ir sāpīgi, ka tev neciena. Ka tev aiziet uz skolu un aiz muguras tev runā par tevi un ne tavs labākos vārdus un tās pagaid. Ko es izdarīju? Kas manī nav pareizi? Kāpēc man tā dara? Šodien es tev pastāstīšu, kā es šo problēmu salaboju savā dzīvē. Un, jā, ir cilvēki, kur runā aiz muguras par mani. Ne to labāko, tāpēc, ka viņi zina, ka es taisu YouTube videks vai kaut ko tam līdzīgu. Liekas, ka man interesē. Nu, nē. Bet tā nav tik liela problēma. Problēma rodās tagad pret tevi tieši konkrēti. Saka sliktus vārdus, tiešām tev buļo, tā kā pataisno. Un tad nav forši, tāpēc, ka to ir grūtāk izlabot. Un tev jākļūst par šo cilvēku, kur ciena. Un, ja kļūt par cilvēku, ko ciena, tev principā tādas 4 lietas, ko tu vari darīt, kam tev jābūt, lai tev cienītu. Tad pirmā lieta, tev jāizrāda pārliecība. Un tas nav tik vienkārši, kā vienkārši staigā ar pleciem uz āru, grūdāku izspiest, un un forši, un tāda forša gaita. Tas tīri ātri var atklāt, ka tu neesi tā kā pārliecināts. Un tas neturās ilgi, ja. Tā īsti tas nenotiek. Tātad tev vajag to darīt, bet, lai to izdarītu, tev tiešām jābūt pārliecinātam. Kā pārliecība rodās? Pārliecība rodās, kad tu esi kaut kādā sfērā, un tajā sfērā tu tikai būsi pārliecināts, ka tu esi kaut kādā sfērā zinošs. Iedomājies gīku, rītīgi gīku, tādu tā kā džekiņu, kurš spēlē tur, nezinu, šahu. Viņš iet, mācās šahu, bet jebkurā citā vietā savā skolā viņš ir tās iekšā un viņi buļo. Viņam var pateikt sliktos vārdus un viņš neko nedarīs pretī, tāpēc, ka viņš saņems to sitiens, bet viss nebūs nekas, ja. Bet tad, kad viņš aizies uz to šahu turnīru, varbūt ne turnīru, bet pret jebkuru no tiem džekiem spēlē šahu, viņš būs pārliecināts. Viņš zinās, ko viņš darīs, viņš jutīsies kā mājās. Vai sūdīgi, tu tikai šahā esi pārliecināts, ja? Šo var izveidot kopēji pa visu dzīvi. Tāpēc, ka tagad teicu, saka, es nezinu, kā viņš saka, principā viņš saka, ka viņš ir kompetents, jeb pa visu savu, es nezinu, kā to iztulkot, bet pa visu savu dzīvi, tā kā visās sfērās tāda ritīga mašīna, viņš visu var izdarīt. Un tev vajag tādam kļūt. Tev vajag visur pa bišķiņam vismaz būt, lai tu visur pa bišķiņam būtu arī pārliecināts. Un tur, kur tu būsi vairāk un darīsi vairāk, piemēram, es runājot, taisot šos video, es esmu pārliecinātāks vispārēji runājot. Tāpēc, ka, es jau šo daru ilgi, es varu tā kā saprast, kā pateikt, lai tu varētu saprast to domu, ko es savā prātā iedomājies. Tad mēģini attīstīt daudz sfēras savā dzīvē. Tad tas nozīmē arī iet uz džimu, tad tu vispārēji izskatīsies arī pārliecinātāks, bet tad tu sapratīsi sevi, savus spēkus iekšēji. Džimam ir pārāk daudz labumi, lai to nedarītu. Tad tu ej skolā, piedalījies kaut kādos pulciņos, kaut ko veido un runājies, dabūni šo sociālo aspektu. Ļoti garš temats, ko vēl var apspriest. Bet jā, tad tev vajag būt pārliecinātam, izrādīt pārliecību, bet tad tev vajag izveidot šo pārliecību. Bet, lai tu izveidot šo pārliecību, tev vajag atrast šīs lietas, ko činīt. Ko darīt, lai tu būtu kaut kādas sasniegumus izveidojis. Tev vajag činīt, principā. Un tad trešā, pēdējā lieta, tev vajag izprast sevi, kas tu esi, kādas ir tavas vērtības iekšēji, pēc kurām tu ej cauri tā kā dzīvē. To dabūt tikai darot kaut kādas lietas, saprotot, kas tavā izpratnē ir labs, kas nav tik labs, ko tu atbalsti, ko tu neatbalsti. Un pēc tā arī ejot, principā, pēc tā tu ej dari pārējās lietas. Saprot, ko tu atbalsti, kur tu ej, un tā arī ej cauri dzīvē. Un jā, tad tā pārliecinātība, kas augšēji ir, un ja tu to neatbalsti kā tur, un tu neesi tāds cilvēks vienkārši, tu vienkārši būsi pārliecināts arī ejot, tur sakņups varbūt bišķiņ, bet tagad tev kaut ko pateiks, tu aizstāvēsi savu stāju. Tā kā to, ko tu domā, tā būs patiesība tevī. Un tu nenovirzīsies no tā, un šis
pastāvēt par sevi, neļaut kāpt tev uz galvas, tas dos to, ka tu būsi cienāms. Cienāms? Tas, man liekas, nav vārds, bet tevi cienīs. Nu, tieši tā. Tā kā atrod, kas tu esi, dari tās lietas, lai atbilst sevi iekšēji, un šādi vispārēji tava dzīve, tu jūtīsies labi, kad tu ies pēc tām sajūtām, kas tev liekas pareizes. Tas ir mans pārdoms par cieņu, kā to izveidot, kā es pats esmu jau sasniedz savā dzīvē tādu punktu, kur es eju caur savām vērtībām, mēģinu turēties pie tām, un jā, protams, būs novirzieni, tu vienkārši nevarēsi tikt, kur tu vēlies, bet tad tu sapratīsi, es darīju visu, ko es varēju izdarīt, un šeit esmu, un es turpināšu vienkārši dzīties pēc savām vērtībām, savām lietām, un tagad tu dari tā, un tu zini, un tu vari arī pastāstīt savu šo dzīves stāju, uz kuriem tu eji, tad tev ciena. Bet tas ir vispār šī video. Iesaku pačot linkus aprakstā. Tur ļoti noderīgi linki, īpaši, ja tu vēlies uzbūvēt muskuļu masu vai trenēties un visu šito. Tā kā, jā, tiekamies rīt. Rīt neapši video, tā kā noteikti nospies sākuma poziņu. To lēs, tu nospiedīši gaisā. Aizsūtu savam draugam. Tev liekas, ka viņu varētu noderēt. Un nāc ar mani izšovies caur atmosfērai. Jā, es uz random vietā. Vienkārši izskatās, kaut graust backgroundā, bet šeit ir tā kā puslīdz labāk gaisma nekā kojās iekšā istabiņā. Un es varu izpausties vairāk, bet tas tā.